2011. gads – Eiropas brīvprātīgā darba gads. Boris un Ināras Tetereva fonds veicināja vairāk kā 100 nevalstisko organizāciju brīvprātīgā darba aktivitātes visā Latvijā. Absolventu asociācija ir nevalstiska organizācija, kur apvieno Rīgas Stradiņu universitātes absolventus. Mums šogad bija gods izsludināt mecenāta Borisa Tetereva stipendiju. Bija ļoti liels pieteikumu skaits un konkurss, taču viens no stipendijātiem, pirmais stipendijāts ir Aleksejs Zavorins, kurš ir medicīnas fakultātes 4. kursa students. Viņš noteikti ir pelnījis šo stipendiju, jo jau pirmajos kursos viņa atzīmes bija ļoti izcilas. Pie mums vasarā strādāja students vārdā Aleks no Rīgas Stradiņu universitātes. Bija praksē 4. nodaļā. Pēc prakses beigšanas viņš pieteicās kā brīvprātīgais. Ļoti talantīgs un spējīgs students. Man galvenā bija doma tāda, ka pirmkārt tas ir noderīgi apusēji gan cilvēkiem, kuriem es savā ziņā palīdzēju kā māsiņām, tā pacientiem, gan arī man pašam iegūt tās zināšanas un prasmi, kuras es ieguvu šajā brīvprātīgajā darbā.